Jūsu darbības, ko jūs šajā vidē darat, jūs darat tikai vienīgi ar ķermeni. Jūs taču ar ķermeni šeit rīkojaties. Tas, kā jūs rīkojaties ar šo ķermeni, ir atkarīgs no jūsu emocijām. To varētu nosaukt par stāvokli. Gan jau par to visu jūs jau esat grāmatās lasījuši, jūs jau visi esat gudri. Ja jums tagad jūsu dzīvē nav apmierinošs rezultāts, tad jūs ar ķermeni esat veikuši nepareizas darbības. Un ja jūs esat veikuši nepareizas darbības, tātad emocijas jūsos nav strādājušas pareizi priekš jums. Stāvoklis nepareizais. Kur rodās emocijas? Emocijas kādreiz ir iedarbinātas caur smadzenēm. Caur daudz dažādām situācijām dzīvē, kad jūs pieņēmāt kaut kādus nopietnus lēmumus par savām pārliecībām. Visdrīzāk bērnībā. Kā domas tika pie šitā te visa? Jūs kādreiz ieguvāt šīs emocijas caur saviem maņu orgāniem, caur redzi, caur dzirdi un, diemžēl, pieņēmāt nepareizās lēmumus. Jūs kļuvāt nepārliecināti, jūs izjūtat vainas sajūtu, jūs izjūtat bailes, un šo visu regulē jūsu sajūtas un kā izpausme emocijas. Un tagad ir jautājums, ja visi to visu jau zina un daudzās grāmatiņās jau ir izlasījuši, tad kādēļ jūs tagad joprojām esat nelaimīgi?